Sveiki, esmu Čalis sarkanā kreklā. Šodien aizdomājamies vienu čomu par vienu fame feature. Kas īsti vispār nepieciešams, lai parasts cilvēks kļūtu par uzņēmēju, ja? Daudzi cilvēki atkal domā, ka pamatskolā viņi iegūst to atbildības sajūtu, kur viņus vēlāk pacelt, bet vienmēr tā iznāk. Ja? Citi atkal domā, ka pabeidzot augstskolu, samaksājot naudiņu, iegūstot diplomu, kad viņam būs jau gatavs projekts, kurā viņi strādās, bet realitātē tā nenotiek. Vai arī citi domā, ka ja man ir bagāti vecāki, tad obligāti manā komercdarbībā viss izdosies, ja, bet ne katram no mums vecāki ir miljonāri. Iedomāsimies tādu lietu, ka teiksim, ir cilvēks, kur gāja, pēkšņi paku, pats ir galvu pret betoniņu un pēkšņi izdomāja, ka davai es kļūšu par uzņēmēju. Ar ko viņam būtu jāsāk? Gan jau vispirms izdomāt vispār, ko viņš īsti vēlās, kādi ir viņam talanti, ja? Labi, viņš ir izdomājis, kādi viņam ir talanti. Ko tālāk ir iet to šablonu ceļu, ka viņš reģistrē uzņēmumu, meklē grāmatu, meklē telpas. Varbūt, jā, bet reālajā pasaulē tā ir tikai izdevumi. Un pieņemsim tā situācija, kur viņš nonāk, ka viņam nav nekāda budžeta, ko viņam darīt. Tāpēc mēs izveidojām hashtagu, kurš saucās Kels Biznes, kur aicinām esošos komersantus dalīties ar savām featurām un ar konkrētām kustībām, ja, kur viņi pasaka, izdari iegūtu rezultātu. Tas varētu būt idejas, kā ātri nokomplektēt grāmatvedību, pat bez jebkādiem budžetiem, kur dabūt finansējumu kādai konkrētai biznesa idejai, vai arī aizdomājieties par to, kur vispār iegūt pirmo klientu. Ja? Jo, laikam, biznesa tomēr sākās ar pirmo klientu, kur jūs jau sniedzat viņam kādu problēmu kalpojumu. Šie ir ļoti aktuāli jautājumi, un tāpēc izmantojot hashtagu, šodien te kaut kur ekrāniņā viņš tur parādīsies, hashtag Kels Biznes, lai padalītos kopā ar savām idejām uzņēmējiem, bet parastiem cilvēkiem, tie, kas tikai sākuši biznesu, ja? Uzdodat savus jautājumus, mēs aktīvi grupā viņus retvītosim, postosim, lai jūs visu redzētu. Un šī piemēra mēs esam izdomājuši, ka mēs darīsim tā. Katru soli no nulles projekta mums tagad būtu vienkārši Čalis sarkanā kreklā, davai es vēlos uzsākt uzņēmējdarbību. Ko man konkrēti ir jāizdara? Kad es iešu pats visus ceļus, filmēšu to visu, rādīšu jums uz kameru, kā tas viss izdodās, kā vispār top hashtags Kels Biznes. Kas tās par konkrētām kustībām? Kur es sev atradīšu vispār pirmos klientus, kur es sev atradīšu telpas? Un centīšos to vispār izdarīt bez budžeta, ja? Pierādot mums visiem, ka nav nekāda nauda nepieciešama lieliem projektiem, ok? Tāpēc, mani mīļie, iesaku jums gan rakstīt hashtagās, uzdot savus jautājumus par to, kas vispār ir biznesa, kā viņa veidot. Kas ir svarīgākā feature vispār, kāpēc tādu projektu izdomājam izveidot? Eksistē tāds standarta ceļš, ja? Ilgs ceļš, kuru visi iet, ņemjot to smago nastu uz pleciem, ejot tālāk, bet tas nekādu rezultātu nesniedz. Jā, 2 gados uzņēmums tikai tērē naudu, nedod Dievs, ja tā vēl ar investoru naudu, mums taču tik žēl tās naudas. Projekts Kels Biznes taps kā datorspēlēs, ja būtu tās atcerēties, kur var ievadīt konkrētākos kodiņus, kur jums palielina veselību, iedod naudiņu. Jebkurā gadījumā tie kodiņi jums palīdzēs ātrāk pāršķiet uz nākamo līmeni. Visas šīs lietas mēs filmēsim, rādīsim, kāds viss notiekās tiešsaistē, runāsim ar potenciāliem klientiem, staigāsim apkārt ar esošajiem uzņēmējiem runāsim un veicināsim to Latvijas uzņēmējdarbības kultūro vidi, kur visi ir tie lielie noslēpumi, tā un liekas, ka neviena nekāda informācija nebūs. Tagad sekojiet līdz nākamajām video un aicinām aktīvi piedalīties kustībā Kels Biznes. Līdz vēlākiem.